Sveicināti! Šodien mēs pagatavosim garšīgu zupu. Mani sauc Renārs Purmals, un es parādīšu soli pa solim, kā vienkārši pagatavot ļoti garšīgu zupu, kas neprasīs vairāk kā pusstundu. Tev būs vajadzīgs katls, nazis, dēlītes un ugunskurs. Ķeramies pie darba. Lai neprasītu daudz traukus, tad visus dārzeņus un gaļu mēs liksim vienlaicīgi katlā. Te būs vajadzīgs aptuveni 2 burkāni, kādi 4-5 kartupeļi, 1 ķiploks un cūkas cauraudzīts, kādi 400 grami. Aiziet! Pirms mēs griežam sīpols, es likšu čugunu katlu karsēties. Tas ir smags, liels, un kamēr tas uzsils, sīpoli būs jau sagriezti. Karstā katlā lejam eļļu, lai tā uzkarst, un tad baram iekšā visu sagriezto. Klāt baram arī grūbas, lai tās sāk jau lēnām gatavoties. Arī cūkas ādiņu piemetam klāt, jo tā ir savu garšu, tur ir speķis, taukums un smeķis. Ķiploku liekam vēlāk, jo tas ātri sadeg un veido rūgtu garšu. Līdz ar ko sagriežam un jau tad, kad ir apcepies, liekam klāt ķiploku. Nemaisam visu laiku, ļaujam, lai dārziņi piecapās nedaudz, lai kļūst brūni vietām, un tad tikai ik pēc kādas minūtes apmēsam. Kad darbojies pie ugunskura, atceries izmantot kādu aizsargu materiālu, vai tas ir biezs cimds, ar ko var paņemt karstu katlu, vai arī kāds dvielīts. Un šajā gadījumā ideja tev, lai ietaupītu laiku. Kamēr cepās dārzeņi otrā katlā, es ielicis ūdeni, ielaisu, un tur es liešu apceptiem dārzeņiem ūdeni, lai zupa ātrāk uzvārītos. Klāt liksim melnos pipars, bet es to neieteiktu uzreiz bērt zupā, jo no zupas nāk garaiņi un tas aizsērē šo daļu, veidojas tvaiki un tur viss sastrēgs. Līdz ar ko, kamēr zupa vārās, mierīgi maliņā saberžam piparus un tad piebērsim klāt tos, kad zupa jau būs tuvu finišam. Klāt likšu pētersīs un dilas, tos sakapāšu, ielikšu trauciņā un tie, kas gribēs pielikt zaļums, to uzbērs jau gatavai zupai. Neieteiktu tos iepriekš ilgi vārīt, tie kļūst pelēki un bezgaršīgi. Ar svaigu uzbērts zaļumiņš, svaigi sakapāts, pilnīgi svaiga garša buķete. Kātus savukārt tos, kurus mēs neēdīsim uzreiz, var pielikt klāt zupai vāroties. 5 minūtēs viņi atdos garšu, tas, kas buljoniņam ir vajadzīgs. Runājot par sāli un labu pavāru. Labs pavārs māk pielikt sāli. Līdz ar ko, ja tu nezini, kā pielikt sāli, pieliec nedaudz, pagaršo, un līdz brīdim, kamēr to garšos, tad arī apstājies. Bet atceries to, ka pielikt tu varēsi vienmēr, bet noņemt nekad. Līdz ar ko pieliec līdz brīdim, kamēr ir ok un var vēl pielikt nedaudz, un tajā brīdī, kad tu jau zupa būs bļodā, tu vienmēr varēsi pielikt vēl.
Ļoti gari īsumā par svarīgo. Zupu vāram aptuveni 10-15 minūtes. Tā nav noteikti stundas vai 2 stundu zupa. Burkāniem nav jāizšķīst, jo mums nekad negaršo pārvārīt burkānu. Burkānam jābūt joprojām stingram, kur pārkožot ar zobiem, mēs jūtam svaiga burkāna garšu. Un tā zupa noteikti vēl nedaudz gatavosies, ja tā būs noņemta. Ļaujam tai pastāvēt kāds 10-15 minūtes, un tad baram zaļumus un baudam. Arī šoreiz mazais pavāra noslēpums ir sekojošs. Ja zupa ir nedaudz pa sāļu vai jūs gribat pielikt zupai papildus niansi, jo, kā mēs zinām, visos ēdienos jābūt pavisam no katras garšas, gan salda, gan skāba, gan rūgta, gan sāļa. Šajā gadījumā es pavisam nedaudz piespiežu citronu sulu, lai tas balansē visu jau esošo garšu un, manuprāt, padara zupu vēl garšīgāku. Pagājusi mazāk kā pusstunda, zupa ir gatava. Tā ir nostāvējusies 10 minūtes. Es pārbaru smukumam pavisam nedaudz zaļumus. Un es to tūlīt pat pasniegšu saviem viesiem. Arī tu parādi, kā tev sanāca šī zupa. Un tu iespējams laimēsi kādu no manām grāmatām vai arī jauniem katliem, kurā šo zupu gatavot. Tiek!